Decembra sirdziesmu aptaujā piedalās arī grupa Liepavots ar tādu patriotisku dziesmu. Bet pie mums studijā viens no dueta. Sergejs, sveiciens tev! Sveiki jums arī! Kur liki Māri? Jānoskaidro, mums viss jāzina. Lieku Mārim uztaisīt masažu. Kādēļ skaistai sievietei. Māris vienot sekot aizņems darbos. Jā, darbos, jā, diemžēl, jā. Nu, tā reizēm gadās. Jā. Bet jauna dziesma ir tapusi, ir kāds īpašs stāsts par šo dziesmu? Dziesma tapusi diezgan tādas ekstremālas apstākļos. Mums iepriekšējā vasarā, ne pagājušā, bet vēl vienu gadu atpakaļ, bija viena interesanta spēle vai turnē, tāda mini turnē pa Vāciju. Un mēs tur spēlējam viena tāda smuka vieta, Fulda saucas Vācijā, Ligo. Un bija paredzēts, ka mēs būsim tur 3 dienas, bet viss kaut kā bišķiņ palika ilgāks. Ievilkas uz nedēļu kaut kur. Iepatikās jums tur? Mums iepatikās tā, ka mēs nevarējām aizlidot. Un mēs tur nofilmējām arī to klipu, video tai dziesmai. Un pēc tam pa autobānu braucam uz lidostu pēdējā brīdī pilnīgi uz 164 stundas, lai tiktu uz lidostu un paspēt vispār, jā. Un, protams, kā bija Ligo un visiem bija laikam, nebija forma, jā, teiksim. Es biju pats pēc turas vēl. Un reāli 4 stundas vai 5, tur 160 un atbraucam uz to lidostu. Visas durvis atvērtas uz mašinas, atstājam viņu, kā viņi ir, un aizbēgam. Tur mums bija līdzi vēl cilvēks, kur viņi var parūpēties par to mašinu. Jā. Un pēc tam mēs atlidojam, un, protams, gandrīz sabučiem to zemi mūsu, jā. Tāpat tā dziesmā un video. Bet tad jūs tā piespiedu kārtā palikāt, uzturējāties ilgāk, vai tomēr tiešām tāds labs plezīrs jums bija, labi koncerti? Tur bija kaut kur kopā. Pa vidu bija kaut kā tur, jā. Ja runā par Vāciju, tad man uzreiz atmiņā nāk tie mirkļi, ka no Vācijā noteikti ir jāpaspēlē arī uz ielām. Kā jums tur ielu muzikantu dzīvi izbaudījāt? Mēs izbaudījām to filmējot klipu. Jo mēs staigam starp turistiem. Es neceros to pilsētu blakus Fuldai, baigi smuka veca pilsēta. Tur vēl ir tāds tornis, baigi slavens un Svece viņu sauc. Pat vāciski arī man liekas, kad, ja pārtulkot latviski. Tur mēs pastrādājam kā ielas muzikanti, vienkārši cilvēki skatās, un mēs tur pāplējam Marim to pašu dziesmu. Vai atceries tu. Tad to varēs redzēt klipā, kā jūs ielu uz ielas. Jā, tur būs uz ielas, jā. Bet dziesma jau bija gatava un vispār bija plānots filmēt šo videoklipu? Jā. Vai tāpēc, ka bija laiks un iespējas? Bija plānots nofilmēt, bet bišķiņ ātrāk to visu izdarīt, bet nevis tā, kā sanāca. Protams, mēs sākam to visu filmēšanu lidostā vēl, kad mēs gaidījām. Tur viss sākas ar izlidošanu vēl. Mēs gaidījām, tur kaut kāds reizes atceļas vai vēl kaut ko tur, sēdējām tur tajā lidostā 8 stundas laikam. Tur jau tad 3 videoklips var uzņemt. Tur varēja visu albumu pabeigt laikam, garliecības. Jā, vēl dziesmas jaunas atcerēt arī. Jā. Bet beidzot dziesma ir gatava. Jā, dziesma ir gatava. Bet runājot par albumu, krietnes laiks pagājis, kopš mēs pēdējo reizi šeit esam tikušies dziesmotajā dārzā. Kā grupai Liepavots ir veicies muzikāli un citos darba? Pa Vāciju dzīvojuši. Mēs spēlējam, protams, balles. Koncertiem mēs gandrīz nespēlējam. Balles mēs esam. Jūs jau vairāk tādu balles. Jā, kaut kā mums patīk tas, jā. Enerģija. Jā, enerģija, sajust enerģiju no cilvēkiem, teiksim tā. Ar albumu dziesmas diezgan daudz ierakstītas, kādas 10, 11, 12, daudz. Tas jau pietiek. Kaut kā atrast laikā un iespēju to visu kaut kā samiksēt, pabeigt un atrast iegūtu vispār izdot. Jo mums gribas kā grupa Galaktika. Albums turnē, bet mums kaut kādiem žēl nesanāca tā. Tāpēc es neredzu izdot to albumu. Jums tikai albums? Albums un baļuks. Albums un albums, jā. Un viss tas pats, jā.
varbūt mēs varam ar Vitoldu pārunāt, lai viņš būtu mūsu menedžeris, ne tur uz puslodzi. Tur, kā teikt, kontaktus es varu iedot. Jā. Vai jūs sarunāsiet ar Vitoldu, tas jau cits jautājums. Bet dziesma atkal par tādu, ar tām patriotiskajām jūtām saistīt tomēr. Viņa nav tik atkaltītā patriotiski tur par Latviju kaut kā Vestulu uz Latviju, piemēram, vai Abeļdārta Mara dziesmas. Viņa ir par mīlestību, un tā skaita par mīlestību pret savu dzimteni, protams, jā. Viņa tāda nostalģiska tāda dziesma sanāca. Kas ir vārdu autors? Mr. DJ Dark. Nemainīgi. Kurš tad Uzticīgs. Jā, uzticīgs, kas saka, dzejnieks. Lai jums labi klājas šai dziesmai aptaujā, jo parasti jau jums ir arī sava auditorija, savi skatītāji, cilvēki, kas mīl jūsu mūziku, un to tad mēs redzēsim decembra noslēgumā. Jā, paldies jums. Un dziesmas nosaukums? Vai atceries? Vai atceries, grupa Liepavots. Kad dienu steigā atļauts mīklistāt, tavs tēls aust manā atmiņā. Dzims doma, ja reiz būtu citādāk, kaut neizmainīt vairs nekā. Tālu prom acu skatiens tavs tālumā jau sen. Vai atceries tās naktis zvaigžņotās? Vai atceries tās stundas laimīgās? Un vēju dziesmas tikai abiem mums. Vai tas paliek prātā mums? Vai atceries, kā mīlēs solījām viens otru uz šīs pasaules, un savā sirdīs to brīdī ticējām? Tā vienmēr paliks tu un es. Tālu prom acu skatiens tavs tālumā jau sen. Vai atceries tās naktis zvaigžņotās? Vai atceries tās stundas laimīgās? Un vēju dziesmas tikai abiem mums. Vai tas paliek prātā mums? Tālu prom acu skatiens tavs tālumā jau sen. Vai atceries tās naktis zvaigžņotās? Vai atceries tās stundas laimīgās? Un vēju dziesmas tikai abiem mums. Vai tas paliek prātā mums? Paldies Dievam, beidzot esam atpakaļ. Pilnīgi gribas
apgulties un sabučot zemi. Šeit mēs esam ieradušies entiem 1000 kilometriem. Gatavi bučot savu zemīti. Un ēst, daudz ēst.